Šodien rubrikā Esiet veseli parunāsim par vīriešu veselību. Un rīta programmas studijā Rīgas Austrumklīniskās slimnīcas uroloģijas klīnikas vadītājs Vilnis Lietvietis. Labrīt, dakteri! Labrīt! Labrīt! Dakteri, mēs bieži vien dzirdam par prostatītu, kad runājam par vīriešu slimībām. Kas tā ir par kaiti? Paldies par jautājumu. Prostatīts tā ir viena no prostatas slimībām, kas raksturojas ar prostatas orgānu iekaisumu. Un tā ir kontekstā nereti ar prostatas vēzi, ar labdabīgu prostatas hiperplāziju. Tās ir 3 galvenās slimību veidi, kas ir konkrētajā orgānā. Aktualitāte ir ļoti svarīga, jo mēs zinām, ka pagājušā gadā Latvijā prostatas vēzis bija pirmajā vietā onkoloģisko pacientu grupā vīriešiem. Bieži vien tas ir saistīts ar šiem laika apstākļiem, un tā kā Latvijā saules mūsiem parasti nav daudz, tad visādas iekaisuma slimības, tā skaitā arī uroģenitālās, ja prostatīta iekaisumi mūsu sabiedrībā ir novērojami samērā bieži. Ir zināms, ka vīriešiem ir vīrieši vairāk patērē kalorijas, un tāpēc viņiem vajag tādus bagātākus vitamīniem produktus un arī visādus vitaminizētus preparātus. Cik lielā mērā tādu vitamīnu lietošana ir kā profilaktisks līdzeklis tam pašam prostatītam? Šodien uzturam vispār ļoti nozīmīga loma ir organismā veselības uzturēšanā, jo organisms ir kā mašīna, ja tā varētu teikt, un ko mēs viņu barojam, tā viņš strādā. Un vitamīni, protams, ir ļoti nozīmīga sastāvdaļa, lai organisms strādātu labi. Ko mēs varam pateikt par tādu speciālu vitaminizētu preparātu, kā šis, kas domāts tieši te uzrakstīts Velman Prastāte? Jā. Man sakot, tātad šajā preparāta kastītē es lasu ir saupalmeto, ja palmeļa, likopēns, cinks un vēl citi aģenti. Un uroloģijas literatūrā un zinātniskos pētījumos notiek dažādi secinājumi par šo aģentu nozīmi uzturā un iedarbību uz prostatas veselību. Šie aģenti bieži vien tiek lietoti profilaktiski pie labdabīgas prostatas hiperplāzijas, īpaši tas ir populāri Francijā un Vācijā, Eiropas zemēs, arī Amerikā. Nereti lielveikalos mēs tiešām varam to iegādāties. Un savukārt par zinātnisko pusi jāsaka, ka šie preparāti tiek pētīti kā uzturas sastāvdaļa, lai dažādās pacientu grupās ar vēzi un prostatas vēzi, ar prostatas vēzi un bez prostatas vēža, tad parādās, ka uzturam tomēr ir nozīme arī šo slimību attīstībā. Ir tīpaši mēs iesakam jaunākiem vīriešiem, kuriem ir ģimenē neauglība, noteikti šī preparātu un šāda vitamīna grupas būtu ieteicams, lai uzlabotu ejakulātu kvalitāti un iespējams radītu ģimenē pēcnācējus. Un ļoti labi, ka mēs sākam par to runāt, jo agrāk tas bija nosacīti tabū. Kautrējās vīrieši par to runāt. Tā ir mūsu normāla dzīves sastāvdaļa, par ko būtu jārunā, varbūt arī pat vēl plašāk. Dakter, paldies par to, ka bijāt mūsu studijā. Paldies!